Pirmkārt, es pievēršu uzmanību veikalam, kurā es ieeju. Veikalā es, protams, skatos tās lietas, kas man garšo. Pirmkārt, otrkārt, tās lietas, kuras tomēr ir tepat uz vietas ražotas. Bieži es izvēlos tiešām Latvijā ražotus un audzētus produktus, jo tiem ir sava īpaša garša. Protams, arī tie maksā vairāk nekā citi produkti, bet tie ir savie, un es esmu pārliecināts, ka tie ir arī veselīgi un man noderīgi. Ja galīgi nekā nav, tad var ēst arī desu, bet labāk tomēr ēst kārtīgi gaļas gabalu, nevis desu. Principā es nekad neesmu skatījies produktam otrā pusē, kas tur rakstīts un tās sastāvdaļas, jo man liekas, ja tu pērci labu produktu, par kuru tu esi pārliecināts, ka tur nekam sliktam nevajadzētu būt. Mēs tur paskatīsimies, kā tas ir. Lielā maisā ir mazāks maisiņš. Bioloģiski āboli jēpes, šķirne un tonovka. Man liekas, ja rakstīts bioloģiski, tad tur īpaši nav ko skatīties. Tā ir garantīja tam, ka tur visam jābūt kārtībā. Tur ir kvadrātiņš uz zvaigznītēm. Tas apliecina to, ka tā ir bioloģiskā lauksaimniecība. Tagad es zināšu, Eiropas Savienības bioloģiskā lauksaimniecība ir tāds kvadrātiņš un iekšā zaļas zvaigznītes ir. Dobeli arī savējie dobeles, dzirnavnieks, auzu pārslas pilnu graudu, reciklē proteīna avots, zaļā karotīte. Zaļā karotīte tas arī kaut kas labs, jo es saprotu, ja zaļā karotīte tas ir vietējais produkts, un ja vietējais produkts, tas labs produkts. Iesakām lietot ar platu smaidu, ideāli. Jāņu siers Valmiera, ražotājs Valmieras piens. Tā it kā viss ļoti labs izskatās, un priekšā ir arī viena zīme, apaļzīme garantēta tradicionālā īpatnība. Tas ir tas mūsu latviešu īpašais siers, ko nekur citur pasaulē neražo, redz. Cik daudz es uzzināju par dažādām zīmītēm. Mūžs dzīvo, mūžs mācies. Tagad es dažu zīmīšu nozīmi saprotu. Zaļo karotīti es zināju, sarkano karotīti nezināju. Jūs zināt, kas sarkanā karotīte? Produkts ražot Latvijā, bet ne no Latvijas sastāvdaļām. Tā kā atliek aiziet uz veikalu un kļūt gudrākam. Tās dzīves universitātes. Ēst klasiskās vērtības. Tas, uz ko latviešu tauta vienmēr ir pastāvējusi. Kā profesors Danelāns saka, ne maizei ir grēks, ne tam speķim ir grēks, ne labai kārtīgai desai ir grēks, jo labā kārtīgā desā ko liek iekšā labu kārtīgu gaļu. Bet, ja es aizēju uz veikalu un paskatos, ka kilograms desas maksā 3 eiro ar kapeikiem, es saprotu, tur nav gaļa. Tādēļ es apgriežu otrādi un izlasu, un es secinu, tur gaļas ir ļoti minimāli, kaut gan desa tā ir, smažo pēc desas, izskatās pēc desas, bet vai tas, ko mēs apēdam, tā ir gaļa?